Izskatīsim likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums otrajā lasījumā. 9 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Kalniņa. Godātie kolēģi, otrajā lasījumā skatām likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums. Juridiskā komisija izskatīja 9 priekšlikumus. Priekšlikumi redakcionāli precizē likumā lietotos terminus un nianses saistībā ar tiem. Pirmais priekšlikums ir deputāta Jāņa Dombrovs iesniegtais priekšlikums. Priekšlikumā precizēts svētnīcas jēdziens. Tas ir komisijā atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3. Deputāti piekrīt. Otrais ir līdzīgs pirmajam. To ir iesniedzis deputāts Harijs Rokpelnis. Arī tas ir atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 3. Deputāti piekrīt. Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Un tas nosaka, ka svētnīca ir ne tikai pati celtne, bet arī tās iekārtojums un rituāli priekšmeti. Atbalstīts. Deputāti neiebilst. Ceturtais ir deputāta Jāņa Dombrovs iesniegtais priekšlikums. Tas papildina likumprojektu ar jēdzienu svētvieta. Un tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6. Deputāti piekrīt. 5. deputāta arī Rokpeļņa priekšlikums, gandrīz identisks, un tas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 6. Deputāti atbalsta. 6. tātad juridiskās komisijas priekšlikums. Saskaņā ar šo priekšlikumu svētvieta ir svētnīca un reliģiskai darbībai labi iekārtota vai pielāgota teritorija. Atbalstīts. Deputāti atbalsta. 7. deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums. Ar šo priekšlikumu sadraudzes īpašuma regulējumā iekļauts arī jēdziens svētvieta. Un tas ir komisijā atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 9. Deputāti piekrīt. 8. deputāta Harija Rokpeļņa priekšlikums. Identisks gandrīz vai tāds pats. Atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 9. Deputāti piekrīt. 9. juridiskās komisijas priekšlikums. Ar šo priekšlikumu svētvietas iegūst sadraudzes īpašumu statusu līdzās svētvietām un rituālu priekšmetiem, kā arī tiem noteiktos lietu tiesību ierobežojumus attiecina arī uz svētvietām. Komisijā atbalstīts. Deputāti piekrīt. Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 4, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Tātad termiņš ir 23. septembris. Deputāti piekrīt. Paldies. Paldies.